Labdien! Turpinam apgūt mākslīgā intelekta pratību, un šoreiz runāsim par uzvedņu veidošanas pamatprincipiem. Kas tad īsti nosaka lielo valodu modeļu atbilžu kvalitāti? Jāsāk ar to, ka šī prasme veidot uzvednes, tā ir pēc būtības sava jauna veida spēja. Jāsāk ar to, ka senos laikos, un ne tik senos laikos, prasme strādāt bibliotēkā, efektīgi strādāt ar informāciju bija ļoti kritiski zināšanu apguvēji, bet pēdējos 20-30 gadu laikās arvien svarīgāka kļuva prasme meklēt informāciju internetā. Tā joprojām arī ir svarīga, bet šī trešā prasme veidot uzvednes, tā teikt, papildina šīs te iepriekšējās prasmes. Labās ziņas ir tādas, ka šo prasmi veidot uzvednes var apgūt un arī papildināt. Lai to sāktu darīt, jāapzinās, ka uzvednes veidojot, mēs neredzam, kas īsti notiek iekšā šajā modelī. Pēc būtības mākslīgais intelekts šajā jomā ir tieši kā melna kaste. Tātad, ko tas nozīmē? Ka mēs dodam kaut kādas instrukcijas iekšā un dabam kaut ko ārā. Un mēs nevaram redzēt, kas īsti notiek iekšā. Pat pasaules labākais, lielākais speciālists nevar pateikt tieši konkrēti, kas notiekās kastes iekšienē, tikai pamatprincipus. Bet mēs vērtējam šo kasti pēc rezultātiem. Vai tie ir labi, mums noderīgi, cilvēkam noderīgi vai nē. Lūk, tad šī uzvedne lielo valodu modeļiem, tā ir instrukcija. Tas ir viss, ko mākslīgais intelekts šajā nozarē saprot. Tad tur būtu iekšā, ko mēs liekam iekšā, varētu būt uzdevums, par ko iet runa, konteksts, kāda vēl parametri jāņem vērā, loma tieši šim te rīkam, un arī kāds rezultāts ir sagaidāms. Pieņemsim, tādā ziņā mums jāatcerās, ka mākslīgais intelekts tikai pareģo nākošo tekstvienību, un tas ir viss. Tātad teksts, ko mēs saņemam atpakaļ, top pa vienai vienībai, vienai tekstvienībai. Atceramies šo piemēru reiz senos laikos, tātad katrs solis, katrs nākošais vārds, tehniski tekstvienība, top pa vienam, un mēs turpinam šo kontekstu, turpinam barot iekšā modeli un dabojam atkal jaunas un jaunas atbildes. Lūk, jo skaidrāks konteksts, jo precīzāks būs mums rezultāts. Un vēl viena analoģija. Ja mūsu uzvedne ir vienkārši izveido uzdevumu, tas ir ļoti minimāls konteksts, tikai dažas teksta vienības, un mākslīgā intelekta modelim pēc būtības ir tā, kā strādāt bez brillēm, zūd fokus. Lūk, ja mēs izveidojam drusku garāku uzvedni, kaut vai to pašu mazāku un garāku piemēru, kas ir labāks, bet ne tālu no ideāla, mēs iegūstam šo te, tā teikt, asumu, ja, un līdz ar to modelis arī var strādāt, tā teikt, jēgpilnāk. Jā. Tad vēl vietā var būt jautājums, kāpēc šo te modeļu veidotās atbildes nav vienādas? Īstenībā ļoti retiņas būs pilnīgi vienādas. Jā, jo jāatcerās, ka šie modeļi ir varbūtiski modeli, jeb stohastiski modeļi, gudrāks vārds var būt nedaudz. Lūk, tas nozīmē to divas lietas. Viens, ka nelielas izmaiņas var dot radikāli citu rezultātu, bet arī pat identiskas uzvednes var dot dažādus rezultātus. Kas ir ar šādu melnu kastu strādājot, kas ir varbūtiski, ko mēs varam darīt? Mēs varam mēģināt atkal, ja, un atkal. Un šajā gadījumā mums jau nav svarīgi, lai modelis pilnīgi precīzi dod atbildi vienmēr. Mums ir svarīgi, lai mēs varam novērtēt to. Un, tā teikt, ja mums tas dod ir 2-3 piegājienos, varam dabūt ļoti sakarīgu rezultātu, tas jau ir liels sasniegums. Lūk. Un tā tad secinājums ir tas vēlreiz, ka uzvedne, tas ir tikai pedagoģisks instruments. Mums ir jāmācās formulēt šos jautājumus. Mākslīgā intelekta rīki būs tikai palīgs, tas nebūs gala autoritāte. Mēs, kā skolotāji, kā pasniedzēji, izvērtējam nepārtraukti kritiski, kas nāk iekšā šajos modeļos un kas nāk ārā. Atkal, un mūsu šīs atbildes kvalitāte sāksies ar cilvēka uzdotajiem jautājumiem, mūsu tieši jautājumiem, un tad galā, nobeigumā, kā tad uzlabot šīs uzvednes. Neliels process varētu būt tāds. Mēs sākam, definējot, kādā lomā mākslīgajam intelektam būtu jādarbojas. Vai tas ir skolotājs,
vai tas ir uzdevumu labotājs, vai tas ir plānotājs, vai tas ir kāda loma. Tā sakot, kādā jāstrādā, jānosaka arī konteksts, jāpadod par uzdevumu un auditoriju. Tātad, kas būs par uzdevumu jārisina, un arī kāda auditorija ir sagaidām. Tas nozīmē to, vai tas būs domāti skolēni, arī kāda vecuma, vai tie domāti studenti, dažādi veidot arī vecāki cilvēki. Tas arī viss noteiks rezultātus. Tajā ziņā pieņemsim varbūt kādu ierobežojumu, pieņemsim arī kāda veida klase tā ir, pieņemsim ļoti būtisks konteksts. Jā. Bioloģija vai fizika, protams. Jā. Arī šis te sagaidāmais valodas līmenis. Mēs varam minēt arī kādā valodā būtu jāatbild un kas būtu jāsagaida. To visu varam padot kontekstā. Un mēs arī ļoti svarīgi ir, kādu rezultātu, kādā formātā mēs sagaidām. Vai tas būs vienkārši teksts brīvā formā, varbūt ir kaut kādi formatējumi, kurus mēs sagaidām. To modernajos mākslīgā intelekta modeļos, šajos lielo valodu modeļos, mēs varam specificēt, vai tas būs teksts, vai, pieņemsim, kāda tabulas formāts. Tas viss ir ļoti specificējams. Un tad, ja mums ir pārāk liels uzdevums, vecais labais princips, skaldam un valdam. Tad sadalām mazākos uzdevumos un barojam šos uzdevumus atsevišķās uzvednēs. Un pēc tam, kad viss ir iegūts rezultāts, mēs varam to novērtēt kā cilvēki, kā pasniedzēji. Un ļoti tipiski modernajos šajos darba vidēs ir to, ka mēs varam turpināt dot papildu kontekstu, pēc būtības kontekstu turpināt. Tad mēs varam precizēt un turpināt šīs te uzvednes jau ar iepriekšējo rezultātu un attiecīgi pilnveidot. Tad tas iteratīvs cikls, kuru mēs turpinām. Un tā arī strādā arī šie gudrākie modeļi, kas it kā izstāsta, ka viņi domā. Īstenībā šie modeļi, tā teikt, ciklo cauri šīm atbildēm un mēģina uzlabot, novērtēt pēc būtības šos rezultātus. Un to mēs arī varam darīt kā cilvēki. Paldies!